jau spēkā kaut kādus 2-3 gadus jau kā atklāts mērķis likvidēt vidusslāni vēl, jo paguva izveidoties vidusslānis. Neatkarīgi no tā, es tagad neapspriedīsim, kā viņš tika pie automašīnas vai vēl kaut ko, ja, Dievs ar viņu. Tas nebūtu svarīgi. Svarīgi ir cits viņiem, kas ir svarīgi, ko viņi saprot, ja, ka tas cilvēks, kuram ir sēta, kuram ir, viss tas, ko tu nosauci, ja, kad viņš jau domā pats, viņš ir domājošais. Un viņiem pastāvīgi domājušies, tāpēc viņi likvidē vidējos un tos mazos uzņēmējus. Mazais uzņēmējs, tas ir, tā kā pamats vispār visam, ja? Visam pamats tas ir. Teiksim, ģimenes uzņēmums, fantastiski, tas ir visas saimturības pamats. Un tie ir cilvēki, domājošie cilvēki, kurš domā, man ir jāiepērk resursi, man ir vajadzīgs tas, man ir jāizdara tas, man tā produkcija jārealizē. Viņš pats pieņem lēmumus, viņš pats domā, viņš ir cilvēks domājušies, viņš ir homo sapiens. Viņiem vajag homo reptilus instinktu līmenī, kur es varēšu aplaudēt koncertā, kur es varēšu labi paēst, ja? Savedīsim tikai turistis no ārzemēm Latvijā, to ēšanas turismu to, un viss būs skaisti, ja? Bet vidusslānis viņiem ir bīstams, un tāpēc viņi ir zem giljotīnas. Viņus visus nīdēs ārā. Viņus meklēs rokā, viņus, pēc uzvārdiem meklēs. Tādēļ jādara viss iespējamais, un viņiem ir jāmostās arī, lai... Ne, vidusslānim ir jāmostās, un viņiem jāsaprot, ka viņi ir pirmkārt visapdraudētākie. Viņi ir tieši, viņš tagad domā, es aizbraucu, kā tur sauc to koncertu. Dona, ja, vai? Jā, bija pat, jā. Vai kas te bija vēl tas te pļavā tur, kā viņš sauc. Vai tur vēl kaut kāds tur, domā, viss kārtībā ir, jā. Viss pāries, lai tikai notiekās. Nebūs tā. Viņi ir pirmie zem sitienu, jo viņi ir bīstamāki. Tie, kas ir nabagi un ubagi, tie, kā saka, tos tikai pagremdēs, un tad jau viņi jau ir zem kontrolas. Viņš teica, viens no viņiem izteicās tā, mēs pat Indijā, ko es saucu par Sindiju, pareizais nosaukums ir, mēs pat tiem šudrām pat katram rūpiju saskaitīsim un liksim maksāt nodokli no 1 rūpijas pat. Zin, kad rūpija ir praktiski 0,0001 tur vērtība, ja. Tā kā viņi to uzmana, un tāpēc ir tā kontrolas sistēma, tāpēc ir tas 70 000, ja, tie ir upuri. Un to viņi tāpēc attīsta tālāk un skatīsies tālāk. Un attīstīs vēl vienu nodokļu grupu. Kaut gan jebkurš valsts, tas ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tas ir vergu nodoklis, akcijas nodoklis, tas ir laupītāju lielceļu vienkārši nodoklis, ja. Nākošais, nekustamā īpašums, tas ir vienkārši genocīda tipa nodoklis. Un tas ir Dieva dotās tiesības uz mājokli. Ja? Vispār ir neaizskarams, svēts un neaizskarams tas ir. Sauc jebkuru, tur ir speciālie visi tie nodokļi. Kā viņi radīs, starp citu, apgrozības nodokli, tad varbūt tās aizrunāšos. Anglija nevarēja Franciju uzvarēt karā, jūras karā, flotes, ja? Un viņiem vajadzēja uzbūvēt Angļiem jaunu floti. Tur tie slavenais admirāls pēc tam bija, ko visi zina. Un viņi izgudroja, viņu padomdevēji, tie bija finansisti no Venēcijas, ja? Un viņi izgudroja, kad vajag apgrozības nodokli no ostām. Kāds ir apgrozība? Un viņi paņēma no ostām, viņiem taču bija lielas ostas, sākot no Liverpoolas un tālāk. Un paņēma no turienes nodokli un uzbūvēja jaunu floti, bet flotei vajadzēja jūrnieks, tad viņi nozaga vēl tos ostas strādnieks. Un tur pat ģimenes nezināja, ka tie tēvs brālis ir nozagts, ja? Un iespundēja kuģi un kā jūrnieks jaunos. Un Angļi uzvarēja to floti. Pagājuši jau vairāk kā 200 gadi ir daudz vairāk. Un viss ir, viņi karā uzvarēja, bet aizmirst atcelt apgrozības nodokli. Akcijas nodokli ieviesa tur, Vašingtons bija prezidents, slavenais Vašingtons. Nelietas, Viņš ievies akcijas nodokli, jo tie, kas tanīs Pensilvānijas un tur štatos, Pensilvānijas štatā tieši konkrēti bija, aizsūtīja ar Hamiltonu, to trežerību, tas vadītājs bija 10 000 karavīrus, vai ne, ātri tie uzreiz sāka maksāt, jo viņi taisīja burbonu, to viskiju amerikāņu. Viņš taisa burbonu no graudiem, maksā akcijas nodokli. Viss, viņus tur apsita un daudz tur gāja bojā, kā saka, pretojas, kādā sakarā, kāpēc man jāmaksāja saudzēja graudus, vai tu maizē izcep vai burbonu iztais, ja? Un viss jau notikās, viss it kā norimās,
Bet aizmirst vēl līdz šai dienai atcelt. Bet ir viens jauns nodoklis, ko nu pat ievies. Arī Latvijā tas ir dabas resursu nodoklis. Tas, kas Dievs ko devis mums. Jā. Nu, tā ir augstākā. Vēl uz gaisu vai vēl tikai? Jā? Uz gaisu ir Ūdens. Uz gaisu ir tas ogļu dioksīda, tas karbon. Tas ir gaisa nodoklis. Gaisa, kurš mums nav piesārņots, mums ir jāmaksā. Mums ir nolikvidēts visas fabrikas, visas. Latvijā. Es nezinu, nevienu fabriku ar to dūmeni. Ļoti labi atceros padomju laikos, cik daudz to bija. Nu, Latvija bija industriāla republika padomju tautu saimē. Un kāds mums bija, starp citu arī kāds bija elektrības patēriņš toreiz, milzīgs. Ja? Un arī tās, visas tās fabrikas, visi tie, kas varētu potenciāli piesārņot. Bet tas visas cilvēces piesārņojums ir rēķinams atmosfērā, gaisā vispār 0,24, nu cits tur dod citu to skaitli. To jau grūti ir, neviens nevar aprēķināt. Kurš jau tagad ir kritisks, ja viņš paliek mazāks? Mēs cilvēci nespēja ar visiem saviem milzu skursteņiem, es atceros, Kanādā bija visvairāk citos skursteņi, nespēja ietekmēt to gaisu. Atliek tikai, kā saka, vienam vulkanam uziet gaisā un varbūt 2 gadus nav Krakata uziet augšā un 2 gadus vispār saule nespīd. Un jebkurš vulkāni. Nerunājot vispār, tagad runāt Eiropā par šito te zaļie fašisti, ko runā tie ekofašisti, zaļo kursu, ja, kad Ukrainā katru dienu 1000 bumbas sprākst, ja, kad vieta iekšā piesārņojums fantastiskākais. Kur tad no Černobiļa uzgāja gaisā? Viņi taču bija Latvijā. Mēs taču saņēmām Černobiļas starojumu Latvijā. Viņš taču atnāca arī uz Latviju. Viņš aizgāja arī uz Skandināviju. Viņš no Skandināvijas zvanīja. Ne, zvanīja no Skandināvijas, bet no Ukrainas. Kur tad ir Černobiļa? Ukrainā. Tātad tas, kas tagad notiek Ukrainā, kur tas viss arī atnāk arī uz šejienu. Un tie vēl muldi, drausmas, vēl muldi par kaut kādu zaļo kursu. Ja?